Katrs no mums var saskarties ar situāciju, kad mājās ir kopjams cilvēks, iespējams arī, ka mums tūs cilvēks ilgstoši atrodas slimnīcā un pats sevi aprūpēt nevar. Rodas jautājums, kā palīdzēt šādā situācijā. Ļoti svarīgi ir ievērot pacienta personīgo higiēnu, rūpēties, lai viņa āda būtu tīra un elpotu. Ir situācijas, kurās ar ziepju un ūdens palīdzību to izdarīt nevar un pat nedrīkst. Piemēram, gulošie pacienti, kas atrodas reanimācijā, aprūpas iestādē vai arī pacienti ar ļoti lielu ķermeņa svaru. Pašreiz visās aptiekās ir pieejami speciāli šim mērķim paredzēti izstrādājumi. Viens no inovatīvākiem risinājumiem galvas ādas kopšanai ir speciālas tena matu mazgāšanas cepurītes, kuras var lietot arī cilvēki ar īpaši jūtīgu galvas ādu. Šāds risinājums ievērojami atvieglo gan pašu pacientu kopšanu, gan arī tuvinieku darbu. Cepurītē jau iestrādāts šampūns un balzāms, un pēc mazgāšanas mati nav jāskalo ar ūdeni. Līdz ar mazgāšanu pacienti saņem vieglu un relaksējošu galvas masāžu. Pamēģiniet arī mitros cimdus tena. Tie jau ir ar mazgāšanas losjonu, kas maigi attīra un mitrina jūtīgu ādu. Nav jānoskalo ar ūdeni, tādējādi tiek ievērojami atvieglots aprūpes darbs un uzlabota pacienta pašsajūta. Protams, tena mitrā cepura un tena mitrie cimdi ir lielisks risinājums dodoties kādā tālā izbraucienā, kur ierastā mazgāšanās nav pieejama vai ir apgrūtināta. Izmantojot šos produktus, jūs jutīsieties tikpat tīri un svaigi kā pēc ierastās dušas. Bez tam ir pieejama arī tena ādas kopšanas līdzekļi, kuru sastāvā esošās vielas paredzētas jūtīgas ādas kopšanai, un lietojot tos nav nepieciešams ūdens. Izstrādājumi nopērkami visās aptiekās. Vairāk informācijas www.tena.lv.